Paņemam, piemēram, Liana Langa. Varam parādīt pāris ierakstus Twitterī, ko vēlās Kosoviči un progresīvie. Visdrīzāk atdot Rīgu Krieviem. Tālāk mēs varam paskatīties citus izteikumos, ka ir tikai divi varianti. Vai nu koalīcija Edvards Ratnieka vadībā, vai nu Rīgu atdot Krievu partijām, ko diriģēs Šlesers. Tā pati Liana Langa prasījusi Vilņam Cirsim, piemēram, par to, ka nav saprotams, kopš kura laika tad progresīvie nav prokrieviskā partija. Ratnieka kungs, kas tad tas bija? Tu joprojām uzskatām prokrieviska partija, vai tas ir atsevišķās deputātas viedoklis? Es teikšu jums tā, ka, protams, ka jūsu uzdevums tagad ir meklēt atšķirīgo. Mūsu uzdevums ir meklēt kopīgo. Un šobrīd mums nacionālo interešu vārdā ir skaidrs, ka ir jāveido koalīcija šim te latviskajam blokam. Skaidrs, ka mums atšķiras ideoloģijas, skaidrs, ka mums ir atšķirīgi redzējumi dažādos jautājumos. Tieši tāpēc mēs arī visu priekšvēlēšanu laiku nemitīgi atkārtojam, ka mēs strādāsim ar tiem, kas piekritīs mūsu nacionālās drošības programmai. Ar tiem arī mēs strādāsim. Tas ir mūsu galvenais uzdevums šobrīd. Jā, jūs sakat, mūsu uzdevums meklēt atšķirīgo. Man vienkārši patīk konsekvence arī politiķu izteikumos, ja mēs saucam kādu spēku par prokrievisko, un kas grib atdot Rīgu. Jūs redzējāt Saeimā lēmumu. Tātad šo lēmumu par latviešu valodas stiprināšanu gan iesniedza, gan atbalstīja vēl tikai apvienotais saraksts. Tad ko jūs sakat par progresīvo tādu? Mēs satikāmies, izrunājāmies visus šos jautājumus, sadzirdējām to, ka mēs meklējam kopīgo, sadzirdējām to, ka mēs noliekam malā kādas šķautnes, respektīvi domas darbā netiks ienests kaut kas tāds, kas nebūs visiem pieņemams, un tāpēc es ceru uz koleģiālu darbu. Ko arī kolēģi ir, starp citu, viņiem bija ļoti labs mājasdarbs izpildīts, viņi bija apskatījušies visas mūsu programmas, piedāvāja uzstādījumus, godīgi sakot, es biju pozitīvi optimistisks par šo iznākumu. Vienkārši progresīvie ir internacionālisti, tādēļ iestājās par nacionālās valsts likvidāciju. Tas pašs Nacionālās apvienības vēlētājs nebalso par progresīviem, Nacionālās apvienības vēlētājs nebalso par vienotību, viņi nebalso par apvienoto sarakstu. Nacionālās apvienības vēlētājs grib, lai mēs izpildām mūsu uzstādījumus un mūsu programmu.